RFS vienībai to arī tūlīt izspēlēs Lašodišārī. Tagad sitiens seko vai pagarina bumbu un bumba ir vārtos. Ja redzēja pareizi, tad Herdī Prenga raida bumbu vārtos. Tā tas arī ir numur 23. Herdī Prenga gūst vārtus un jau 13. minūtē rezultāts ir 1-1. Kā jau solīju, spēle būs patiesi interesanta un Jānis Kaunieks saspēles ar Karašim. Karašim skaisti atrod Dāvī Kaunieku. Dāvis. Labi piespēles Karašim. Karašim pagarina šo te bumbu iespēju sitienam. Sitiens seko bumbā vārtos. Klemente, Porsans Klemente gūst vārtus un pavisam īsā laikā no 0-1 RFS. Nu jau ir vadībā ar 2-1. Skrien arī pie soliņa. Iedod Elenkovs. Labi. Saspēlēs ar Ikaunieks. Tiek līdz soda laukumam. Sitiens seko. Bumba vārtos. Numur 41 Karašima. Gūsta vārtus un nu jau rezultāts uz tablo ir 3-1. Jukujoši Karašima gūsta vārtus. Un beidzot arī šis spēlētājs. Un vārti. Un 4. vārtus gūst RFS. Skatāmies šeit tuvo stūri un tur jau Burzmā. Gūto vārtu daudzumu. Porsans Klemente gar vārtiem sitiens, bumba vārtos. Jānis Ikaunieks gūsta vārtus un pavisam īsā laika sprīdī. Nu jau rezultāts uz tablo ir vēl graujošāks 5-1. Tagad arī stūra sitienu var izpildīt stūrstens uz tālo stāvu. Sitiens seko bumba vārtos un tas ir Darko Lemaičs. Neviens cits kā Darko Lemaičs, jau otrā epizode, kur Darko Lemaičs saspēlējoties precīzi ar būstu par labu Jelgavniekiem. Šķīti jau, ka Jelgavnieki paliks nepārspēti mājās, bet iznāca no maiņas Elvis Stugls. 81. minūtē guva vienus vārtus, 82. otrus un tagad vārtus gūsta neviens cits kā numur 19. Roberts Meļķis. Ir vārti viņam RFS kreklā. Roberts Meļķis atzīmēs ar vārtu guvumu un nu jau 6-1 uz rezultātu tablo. Robi!